Čau! Tu klausies podkāstu 100 dienas domē, kur jaunieši satiekas ar Jelgavas novada deputātiem. Ir pagājušas 100 dienas, kopš viņi sāka darbu domē, un mēs gribam saprast, ko šajā laikā ir izdevies paveikt un kādi viņi ir kā cilvēki ārpus politikas. Šis ir mūsu mēģinājums parunāt godīgi un bez kaklasaites. Šodien mēs šeit esam kopā ar Zigmāru Rankevicu. Labdien! Sveiki! Tad pastāstiet mazliet par sevi. Kāds tu esi kā cilvēks ārpus politikas? Jā, sveiki vēlreiz un paldies par uzaicinājumu jauniešiem. Īsumā par sevi vairāk kā 20 gadu darbojos ģimenes uzņēmumā. Mēs tā kā skaitāmies lauksaimniecības uzņēmumus, bet pēdējos gados vairāk nodarbojamies ar dārziņu pārstrādi, kur mēs saskatām lielāku perspektīvu, jo tās lauksaimniecības sezonas mēdz būt dažādas, gan jau jūs ziniet, esat dzirdējuši daudz visādas sižetus un tā tālāk. Tā kā, jā, mēs darbojamies, radām dažādas mūsuprāt ļoti foršas, garšīgas produktiņas, kas cilvēkiem patīk, viņi novērtē, un līdz ar to es arī vienlaicīgi gan tēvs 3 bērniem, un tā es dzīvojos un darbojos Jelgavas novadā. Okay. Tātad šī ir zemnieka saimniecība. Nu jā, redziet, diezgan ironiski sanāk, kad Jelgavas novads jau ir tāds arī izteikti uz lauksaimniecību vērsts novads, kur gandrīz 67% ir Jelgavas novadā ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Jā. Mm-hmm. Ja nemaldos, 44% no visiem uzņēmumiem ir zemnieku saimniecības. Jā. Nu, tā kā laikam likumsakarīgi es arī esmu šajā nišā. Vai tu skaities arī kā uzņēmējs tādā gadījumā? Jo es sapratu, ka šis ir ģimenes uzņēmums. Jā, teiksim tā, es šobrīd skaitos, kā jau ģimenes uzņēmumā bieži vien tur ir, saka, nav tāda viena noteikta amata. Jā. Es daru, kā jau daudzās saimniecībās, daudzi uzņēmēji zemnieki gandrīz visu. Tas ir brauc ar tehniku, deju dārzā, ja vajag laistu dārzus, brauc uz Rīgu, vadu produkciju vai citur saviem sadarbības partneriem. Vadu lietvedību, viss, kas ir saistīts no A līdz Z, mārketinga sadaļas un tā. Jā, visaptveroši. Visos procesos esmu iekšā. Tad kāda ir tā ikdiena ārpus domas, ka tu neesi deputāts? Tā ikdiena ir pavisam vienkārši, jā. Teiksim, tas rīts ir bērns, skola. Mm-hmm. Tad ir virziens uz manu darbu vietu, kas ir ārpus, kā jūs minējāt, domas. Tā ir zemnieka saimniecība ārpus. Mm-hmm. Kur es tiekos ar saviem, negribu teikt darbiniekiem, bet kolēģiem, man patīk teikt tā foršāk, izklausās. Jā. Mēs pārnājam aktuālos darbus, kas mums jādara, izrunājam pienākumus, kas ko dara, kas ir man jādara, ko man darbinieki kolēģi darīs. Un tad kaut kādā brīdī tiek ļoti bieži ir jāsadarbojas ar sadarbības partneriem, jānogādā produkciju. Tad citreiz diezgan vēlu vakaros esmu mājā. Un tad tāda laika hobijiem vai grāmatu palasīt īsti neatliek? Teiksim, te mani hobiji lielākie ir noteikti no bērna kājas bijuši sports. Jā. Savulaik diezgan aktīvi spēlēju pludmales volejbolu. Super. Mēs arī savulaik labi mačojāmies, tad vēl nebijām viens novads ar ozolniekiem, un tad mums bija tādi mismačiņi vienmēr. Bija niknākie pretinieki ozolnieku pagastā, un makšķerēšana, bet, ziniet kā, makšķerēšana, kad parādās bērns jau, tad... tad tam vairs laika neatliek. Ko tu esi studējis vai apguvis līdz šim, un kā šīs zināšanas varbūt ir palīdzējušas vai ietekmējušas tavu darbu pašvaldībā? Jā, tās studijas ir, es esmu beidzis Platonas pamatskolu, tad man tālākais ceļš nonāca Jelgavas tolaik, vēl bija 2. vidusskola, šobrīd ģimnāzija. Tad bija uzņēmējdarbības virziens augstskolā, bet, teiksim tā, ja pēc tā vecā modeļa, tad man ir augstākā nepabeigtā. jo vienkārši gāja paralēli studijām strādāt, un tad jau bija akadēmiskais, kā jau visiem jauniešiem droši vien. Bet jā, tas virziens vienmēr bijis uzņēmējdarbība, un īstenībā man pirmie soļi, kad es nācu uz domi, bija jautājums, kā mēs varam attīstīt uzņēmējdarbību. Jo tomēr tas viens no galvenajiem pašvaldības budžeta ienākumiem ir iedzīvotāju ienākumu nodoklis. Jā. Respektīvi, tas mērķis bija, es arī kolēģiem teicu, sanāks, nesanāks, uzliekam ambīciju. 100 jaunas darba vietas. Mm-hmm. Un attīstam, cik vien varam uzņēmējdarbību. Starp citu, man ir prieks, ka tie ir jau jaunie iedīgļi. Pavisam nesen bija uzņēmēji tāds fórums,
dialogs saucās. Un paldies Ilzei, Sandai, kas ir jaudīgs meitenes, ka viņš to visu, kā saka, mēģina jaudīgi virzīt uz priekšu. Super, to es nezināju. Varbūt jums ir arī kaut kas, ko jūs darat, lai jaunieši saskartos ar uzņēmēju darbību? Nu, protams, jaunieši ir viss nākotne, ja, un teiksim tā, mums tas redzējums ir, ka jauniešiem jābūt visur līdzdarbojošiem, viņus pēc iespējas vairāk jāiesaista. Pavisam nesen bija jums pasākums 20. septembrī, cik es zinu, kad tur arī izrunājāt dažādas lietas, kā varētu vairāk jaunieši iesaistīt dažādos procesos. Jā. Ļoti iespējams, ka daļa no jums ir nākamie uzņēmēji, darba vietu radītāji Jelgavas novadā. Tā kā tas virziens ar jauniešiem, un starp citu, viena maz niansīta, ko es gribēju piebilst, kad es zinu, ka jūs vadītājs Valters Siks, nemaldos, pašvaldība ir tiešām interesēta jums uzlabot arī darba vidi un salabot šos jūsu tos konteinerus, par kuriem jūs noteikti ziniet, par kuriem iet runa. Tā kā viss ir procesā un būs, bet mazliet pacietīgi. Paldies, prieks dzirdēt. Varbūt jūs varat arī pastāstīt, kāds tad bija jūsu šis ceļš līdz šim amatam domē? Bija tā, ka pēc dabas es tāds diezgan patriotisks cilvēks esmu, tāds patriotisks vērtības, tāpēc arī, laikam, zemnieki es pieļauju, ka liela daļa tāda ir, jo tomēr tas darbs ir savā zemē saistīts. Lai gan es arī tirgojos ārpus Latvijas robežām, kaimiņu zemēs, Lietuvā, Igaunijā diezgan daudz. Bet tas mērķis bija, tad kaut kādas tās vērtības līdz šim līdzīgas bija ar Nacionālo apvienību, teiksim, sev tāds, tuvāks, Un bija piedāvājums kandidēt pašvaldību vēlēšanās, kas sākumā bija tāds kā izaicinājums. Kandidējis otro reizi, tas maz piebildi, Tad šī ciklā, pirmajā ciklā, kad es kandidēju, tas rezultāts bija tāds viduvējs, ne sliktāk, ne labāk, bet tāds pa vidiņu. Tad šī vēlēšana gadā mani no 9. vietas sabalsoja uz 4. 3. teiksim tā šobrīd. Tādā veidā es esmu šobrīd arī deputāta amatā. Ļoti labi. Prieks dzirdēt, ka tā mainījies. Un arī jūs teicāt, ka šī ir otrā reize kandidējot. Varbūt pirms tam tu esi bijis iesaistīts kaut kādās sabiedriskajās aktivitātēs vai organizācijās vai iniciatīvās, kas varbūt mainīja to cilvēku uzskatu un vēlmi balsot tieši par tevi. Es domāju, tās vairāk vai mazāk noslēdzos uz to, ka tomēr tā pamatdarbība vairāk cilvēks varēja pārliecināt, ka tomēr, lai arī lauksaimniecībā, kā jau es minēju, tie gadi ir ļoti dažādi, un tomēr mēs tos 15 gadus vadām to vecstāvu savulaik dibināto uzņēmumu, kas jau ir kopš 94. gada, jau savi 30 gadi. Tā kā, lai ir gājis visādi, mēs joprojām esam un būsim, un mūsu rādītāji uzlabojas. Tas ir labi, ar to pārstrādes līniju, kā es teicu. Tā kā, tas viss tā kopsumējies, es domāju, drīzāk ar to darbiņu, kad tas, ko mēs darām ikdienā, cilvēkos devis kaut kādu pamatu, uzticēties man, kad es varētu arī dot kādu labu pienesumu Jelgavas novadam. Jā, savā ziņā tāda saikne ir. Un asociācijas. Varbūt var arī pastāstīt, kā tu jūties tieši ienākot tagad domē, kā jaunais kandidāts un kā tevi uzņēma? Katrā ziņā maza piebilde. Ja es to tīri no sevis, jo man ir ļoti viegli salīdzināt ar uzņēmējdarbības vidi, kas arī ir ļoti darbietilpīgs process, tur arī bieži vien brīvdienas pavadam darbā. Tad man jāsaka, ka tu gribi būt atbildīgs deputāts, iedziļināties procesos, lasīt dokumentus. Tas ir reāli darbietilīgs darbs. Tas nav tā, kā daudzi domā sabiedrībā, tā klišejiski, ka tur nav ko darīt. Ja tu esi atbildīgs, tu gribi kaut ko labi izdarīt, tu iedziļinies dokumentos, tur ir darba, ojojoj. Diezgan daudz, Un tas pirmais iespējas, kā jau visiem bija labi. Nebūšu tāds ļoti, nevar visu tā baigi labi teikt. Ir jau kaut kādi ērkšķīši ar vienmēr. Bija tā, ka nākot uz šejieni, mēs jau zinājām, kāda ir tā priekšvēsture. Iepriekšējā sasaukumā, kad visi zināja tos kašķus un tā tālāk. Protams, tas nekur nav palicis. Un savā ziņā tas mums ir šobrīd vieglāk strādāt,
jo mēs no tā visa distancējamies. Jā. Neejam vienkārši savā virzienā. Mums ir labs tāds, manā ieskatā, labs kolektīvs, kas sastāv no 3 partijām. Zaļo Zemnieku savienības, no Nacionālās apvienības un Zaļās partijas. Un man patīk, ka mums ir tāds feins balans. Es atvainojos žargonā vārdu feins. Foršs, teiksim, jauniešu vārdā. Jā. Tāds labs balans, kad ir pieredzējuši domas darbinieki, ir uzņēmēji lielāki, teiksim, nopietna zemnieku saimniecība, kas vada tur ļoti lielas saimniecības. Tad ir tādi kā es, kas ir vairāk, es jau, protams, jau tendēju mazajiem uzņēmējiem, lai gan mums tas sortiments ir salīdzinoši liels joprojām, šobrīd. Un tad ir izglītības speciālisti, jā. Un tad ir, un viss tādi kopēji, mēs radām tādu labu foršu vilkmi. Tas man dod arī tādu pārliecību, jā, mēs šeit tiešām ejam labā virzienā. Man liekas, tas mums arī kā vēlētājiem ir prieks dzirdēt. Jā, es domāju, jā, kad jums, es saku, jā, tas mūsu, kā jau es teicu, opozīcija dara savu darbu vienmēr. Tas ir visur bijis un būs. Mūsu atkal tas mērķis ir tos opozīcijas, teiksim, negribu teikt dezinformāciju, bet kaut kāds pieņēmums viņu teiksim, veidā ar labiem darbiem apgāst. Jā. Un es ticu, ka mums tas izdosies. Es arī, es ticu. Paldies. Noteikti tev uzsākot šo darbu domē vai vispār ienākot domē bija gan jau kaut kāds plāns vai varbūt prioritātes, ko tu vēlētos īstenot, kamēr tu esi domē. Varbūt var pastāstīt mums par viņām. Jā, kā jau es teicu, man tas pirmais no, teiksim, maniem tiem virzieniem, kad es nācu, bija pie, teiksim tā, mūsu frakcijas vadītāja Oskara Cīruļa. Kādas mums ir prioritātes, ko mēs darām, ko mēs varam, kāda virziena ir. Jā. Un tad, teiksim, tie mūsu lielie virsmērķi, es varu ieskicēt kaut kādus dažus darbus, kas ir tie, ja. Tad tas ir tā Ozolnieku skolas energoefektivitātes, ja. Tas ir diezgan budžeta, teiksim, projekts lieluma ziņā liels projekts, ap 7 miljoni. Bet, lielākā daļa ir Eiropas Savienības līdzekļi, pašvaldības līdzfinansējums ir 15% līdz 20%, kā kurā no projekta. Tad šobrīd jau tiek remontēta LS darbnīcas kabineti, kur mēs bijām arī deputātu vizītē, kur tiešām bija kritiskā stāvoklī. Man prieks, ka šobrīd tie darbi tiek veikti. Jā. Cik būvnieki sola, uz jauno gadu vajadzētu būt visam jau labi un kārtīgi. Mēs jau zinām, kā ar tiem solījumiem ir kārtīgi. Jā, bet viņi tādi, tiešām runājoties ar viņiem klātienē un izskatot to visu. Kā jau renovējot kaut kādas ēkas, ir kaut kādas niansītas, bet viņi sola, kad viss būs labi. Tāpat tās Svētē sākuma skolai ir paredzēts otrā stāva būvniecība. Tad vēl ir, protams, ceļi uzņēmēji ceļi dažādi un visādas tādas daudz lietas, kas tuvākā laikā, ja nerealizēsies, tad tiks uzsākt projektu un realizēsies. Jā. Jau mēs sākām runāt par visiem šīm prioritātēm un plāniem. Varbūt var pastāstīt, kā tu redzi savu lomu šajā visā. Tā mana loma ir, kā jau es teicu, kad tas galvenais mērķis ir atbalstīt tos uzņēmējdarbības virzienus, kas viss man pats es darbojos Finanšu komitejā. Jā. Un noteikti, kad nākotnē, es diemžēl, kad nācu jau Tautsaimniecības komitejā, jau bija tas deputāts skaits nokomplektēts, nākotnē redzes arī Tautsaimniecības komitejā. Tas ir viss tas, kas saistīts ar uzņēmēju darbības attīstību. Tas ir man tas patīk, man tas uzrunā, un es jūtu, ka es varētu tam visam dot arī tad labā vilkmi un ar to. Ļoti labi. Paldies. Varbūt jums ir kaut kādi konkrēti darbi vai jautājumi, kas šajā laikā ir bijuši tā kā top jautājumi, kas ir jāizskata? Ir, protams, tas ir viens no tiem lielākajiem. Atkal pieskaramies pie infrastruktūras jautājumiem. Viens no tādiem karstākiem kartupeļiem daudz gadus bija Sēlijas sporta skolas kompleksa būvniecība. Es gandrīz pa 99% varu apgalvot, ka nākošajā gadā būs. Labi, apgalvot laikam nevajadzētu, bet teiksim, apgalvot varētu, solīt. Es neesmu no lielajiem solītājiem, es esmu no darītājiem. Bet mēs nesen bijām ļoti labā līdzīgā projektā, kādu mēs gribētu redzēt Elijas sporta zāli, Skaistkalns vidusskolā. Kur, manuprāt, par labu, teiksim, budžeta, teiksim, sadaļu
ir uzbūvēts ļoti normāli funkcionējuši sporta zāli, kas ir, teiksim, 3 miljonu izmaksās, bet ļoti labi funkcionējuši. Tas varētu būt tas, kāda varētu būt nākotnē izskatīties Elijas vidusskola, un tas būtu sadarbībā ar uzņēmējiem. Jeb tā saucamā privātā publiskā partnerība. Jā. Tad tu pats nāc no Elijas. Es nāku no Elijas, jā. Man sports ir tūs, un skaidrs, ka es arī redzu, ka, kā jau es jums minēju, mēs esam savulaik sportojuši, mačojušies daudz, un mēs laikam esam vienīgais pagasts palicis, kam nav tāda mūsdienām atbilstoša sporta zāle, ko arī bērni ļoti gaida, un viņi ļoti novērtēta. Jā, to es arī esmu dzirdējis. Es arī esmu dzirdējis par Ozolnieku vidusskolas sporta laukumu segumu tieši maiņu, kad arī jau pēdējos 2 gadus gaida. Cik es zinu, šie visi jautājumi nav nekur atlikti. Jā. Viņi ir procesā, bet mēs gribētos iet tā sabalansēt visam uz priekšu tā pakāpeniski, jo tomēr nākamā gada budžets vēl aizies tādā aizņēmuma zīmē. Lai gan mēs aizņēmumu esam stipri samazinājuši. No 1,8 miljonu uz miljonu, kas ir ietaupījums 800,000 jau budžetam. Un nākamā gada mērķis sabalansēt to budžetu tā, lai būtu bezdeficīta budžets. Jā, tas ir ļoti forši, kad ir veikts jau priekšlaicīgi lēmumi. Teiksim, visi šie infrastruktūras jautājumi, viņi netiek neviens aizmirsts. Jā. Viņi vienkārši virzamies uz viņiem pakāpeniski, lai neizējām ārpus budžeta rāmim. Ja? Jā. Lai viss būtu sabalansēts. Uzturot visu kārtībā, pareizi ir, jā. Varbūt ir kāds lēmums, par kuru tu jūties tāds īpaši lepns tieši šajās 100 dienās, kopš tu strādā? Tas ir viens no tiem ir noteikti tas pats skolas pieejamības status, tas ir politisks lēmums, jā. Un es ceru, ka mums izdosies, un es pat ticu, ka mums izdosies to Elijas vidusskolu saglabāt. Varbūt var pastāstīt mazliet vairāk tiem, kas nezina. Tas ir sakarā ar to, ka, diemžēl iedzīvotāju skaits valstī ir kāds ir, un kaut kādā brīdī skolēnu skaita krītās. Līdz ar to tā skolu tīklu sakārtošanas rezultātā Elijas vidusskolā īsti neatbilst to skolēnu daudzumu skaits. Ja nemaldos, bija 54 vai 57 minimālais skolēnu skaits, kas būtu vajadzīgs. Bet tieši Elijas vidusskolā? Nē, vispār visās. Un, teiksim, mēs, tāpēc, ka es saku mēs, jo es esmu elijnieks, mūsu skola atrodas pierobežā. Tas ir labs, teiksim, šobrīd plus, kad rēķina tos visu attālumus skolu braukšanai, un tas bija 30 kilometri, ja nemaldos, attālums līdz tuvākai skolai. Sākumā bija, ja nemaldos, 50 kilometri, šobrīd samazinās uz 30, kas ir labs plus Elijas vidusskolai, jo līdz ar to tā sasniedzamība uzreizām, sarūk, Un tas ir viens no iemesliem, nevis iemesliem, bet viena no iespējām, kā šī skola varētu saglabāt savu vidusskolas statusu. Un īstenībā Elijas vidusskolai būtu jāpārdzīvo šie daži gadi, jo šobrīd 10. klasē tiešām uzsāk salīdzinoši maz skolnieku skaits, tie 9, bet mēs pastījāmies pie direktora statistikas datus. Nākamā aizgājumā gadā kopumā pa klasē katrā mācās ap 40 skolnieku. Kas potenciāli nākotnē būtu labs tāds, teiksim, skolēnu pienesums arī vidusskolā. Tā kā šie gadi jāiztur, un tad jau būs labāk. Jā, tas gan. Mēs arī pagājušajā gadā likām sociālo zinību eksāmenu augstākajā līmenī Elijas vidusskolā. Un tad arī mēs dzirdējām, kā skolēni arī stāsta par to, ka, ja arī seju mācīties Jelgavā, man īsti, braucot no Jelgavas uz Eliju, ir viena šoseja, kur pa ceļam arī īsti nav to tādu pieturu, kur autobus varētu mani savākt. Tāpēc dažreiz arī ir izdevīgāk mācīties tajā pašā Elijā, nevis braukt uz Jelgavu, uz pilsētas skolām un apgūt mācības tur, tā kā, lai izdodas. Ok, paldies. Varbūt arī var pastāstīt, ar kādiem izaicinājumiem vai pretestībām nācās saskarties, uzsākot darba domē? Izaicinājumi, kā jau jebkurā darba vidē, bija iepazīties ar darba procesiem. Jā. Tomēr, pirmreizē tāda veida amatā esmu
iepazīties ar visu domas, domas kārtību, reglamentu, ja, kā visi darbojās. Ja visiem saistošiem noteikumiem, normatīviem, visu to vajadzēja iepazīties. Tas viens no izaicinājumiem noteikti. Nu jā, un otrs noteikti tas lielākais izaicinājums bija, ko es arī sākumā stājoties, pirms es uzņēmos amatu, arī izvērtēju, bija kā es spēšu to savienot ar savu pamatdarbu. Jo tomēr darbs saimniecībā aizņem zinām daudz laika. Jā. Un šobrīd ir tā, ka jā, es braucu mājās pēc darba vakarā, skatos pastus, lasu dokumentus, daudz ko daru. Tas savā ziņā ir izaicinājums. Bet es šobrīd tieku to galā. Var nomierināt visu. Jā, tas ir ļoti labi. Savā veidā tāds angliski sakot multitaskings, kad ir jāspēj izdarīt vairāki darbi vienlaicīgi. Jā. Iespējams, tev bija arī kaut kas šķita pārsteidzošs vai negaidīts, sākot darbu domē? Nu tā īsti nē, jo politikai es, teiksim, vairāk vai mazāk sekoju daudz salīdzinoši līdzi, ja. Dažādas ar politiku saistītas raidījumus skatījies, arī medijos lasījis. Nu nav tā, ka gluži kaut kas jauns man būtu politika. Tomēr kaut kāds tā sapratne, kā tas viss varētu izskatīties, bija vizualizējis, idealizējis savā galvā. Tas ir forši, jo vienmēr priekšzināšanas un šī interese pastiprina arī tavu sapratni vispār par to, kas notiek apkārt. Bet, bija tās nianses kaut kādas tur tās, ar ko vajadzēja iepazīties, kā jau kurā amatā. Jā, bet kopumā tev ir tāda sajūta, ka tava balss ir sadzirdēta vai ka tu jūties sadzirdēts? Jā, kā jau es teicu, kad pieminēju, kad, manuprāt, ir tiešām ļoti forša komanda un kas man patīk, kad viens otru respektē, ieklausās. Jā. Mums līdz šim nav bijuši nekādi lieli, sauksim viņus pa kašķiem, domstarpībām. Jā. Kad mēs viens otrs savu kaut kādu viedokli mēdz pamatot, pastāstīt, izrunāt. Ir tāda laba vilkme, tāpēc arī ir tā sajūta, ka mēs varam šos 4 gadus strādāt veiksmīgi iedzīvotāju labā. Tas ir ļoti jauki to dzirdēt. Kāds ir tavs mērķis, ejot uz darbu? Un tad varbūt mērķis nākot mājās no darba? Tas ir jautājums politiski vai vispār? Vispār. Tas kopējais mērķis ir, lai tā diena, kur es uzsāku, būtu ar kaut kādu pievienoto vērtību. Jā. Darot jebko. Katru dienu, jā. Jo vienkārši pavadīt dienu, bez kaut kādas pienesuma, bez jēgas, manuprāt, nav produktīvi. Jā. Vai tas vienmēr izdodas? Noteikti, ka nē. Tas cits jautājums, jā. Bet tā apņēmība, lai būtu katru dienu kaut kas padarīts jēgpilni, tā diena būtu ar kaut kādu pievienoto vērtību, tas jau man tas moto. Tas laikam nāk no uzņēmējdarbības. Jā. Jo uzņēmējdarbība, ja tu būsi neproduktīvs, tālu netiks. Jā. Sanāk, strādājot zemnieku saimniecībā ārpus, tev noteikti ir kaut kāda komunikācija ar cilvēkiem, varbūt ar pašiem Elejas iedzīvotājiem vai vienkārši Jelgavas novada iedzīvotājiem. Varbūt var pastāstīt, kā domē notiek komunikācija ar iedzīvotājiem, vai arī tu aktīvi seko līdzi viņu vajadzībām, viņu vēlmēm? Redzi, būs jābūt pavisam atklātam, jo es esmu pēc dabas atklāts cilvēks. Ar komunikāciju ir tā, ka viņai noteikti ir jābūt, viņai jābūt cieņpilnai. Bet es, kā jauns censonis, sākumā cenšoties atbildēt pilnīgi visiem, kaut kādā brīdī nonāca tādā dezinformācijas vilnī, kad es jūtu, ka, ja es atbildēšu vēl, to jebko pagriezīs, kā gribēs. Tieši tā, jā. Tā kā komunikācija jābūt. Es vienmēr tāpēc arī stājoties amatā uzreiz savās sociālos tīklos, visur norādīju savus kontaktus, e-pastus, teicu, droši man zvaniet, rakstiet. Jā. Arī šobrīd, kas dzird jaunieši vai kas, droši man, ja kādi jautājumi, kuras varētu būt noderīgs, rakstiet droši vai zvaniet, es mēģināšu atbildēt. Bet, teiksim tā, kad tu jūti, ka tevi mēģina jau pavilkt uz citu pusi, tad, man liekas, brīžiem ir jāiepauzē. Jā, vai izraisīt domstarpības. Lai nav lieki kaut kāds tas pavērsts pret tevi. Jā, tā ir. Es domāju, ka ļoti reti kurš novērtē to, kad lēmumu pieņēmējs ir atklāti arī devis šos kontaktus un
ir iespēja sazināties, jo daudzkārt arī ir tā, ka it kā to var rakstīt, bet īstenībā tev neviens neatbild. Un man liekas, cevišķi jauniešiem tas ir tāds uzreiz nomācoši, ka, ok, es uzrakstīju pirms 5 dienām, bet man joprojām neviens nav atbildējis. Labi, brīvdienas tad tā, bet ja tās ir darba dienas, kas jau pagājuši, tad... Nu, tas oficiālais atbildes laiks ir diezgan ilgs, tās 30 dienas. Jā, bet protams, mēs neviens, es varētu uzslavēt mūsu priekšsēdētāju, kurš tiešām viņš ir procesos no A līdz Z. Viņš brīvdienās, ja kādi jautājumi sasāpējušies uz pirmdienu, otrdienu, viņš jau brīvdienās jau liek WhatsApp grupā mūsējā kopējā un jau virs tos jautājumus jau risinām. Tā kā, darbs ir nemitīgs. Jā. Tā ir ļoti produktīva. Jā, jābūt produktīviem. Varbūt tev ir arī iespēja pastāstīt par kaut kādām sadarbībām ar citiem deputātiem. Attiecībām tu jau iepriekš minēji, ka it kā ir ļoti labs mikroklimats jums domē, bet varbūt ir izveidojusies kāda īpaša dinamika vai partnerība ar kādu? Tā īpaši izcelt es negribētu nevienu, jo tiešām ir kolektīvs. Es gribu uzsvērt kolektīvs, ar lielo burtu. Bet tā, protams, ar maniem kolēģiem visticamāk, ar Oskaru, ar to pašu priekšsēdētāju Ingus, kas vēl Uldis Caune, man ir, manu bērnības čomu tēvs, kurus labi zinu, Mairīti, tur, Lolita, Ilze. Es negribētu kādu izcelt, bet, pilnīgi visi ir labi cilvēki un, manuprāt, ir ok. Tas ir ļoti jauki, Jo esmu dzirdējis arī, ka citreiz ir izveidojis šīs te grupiņas. Protams, daudzreiz arī tā ir, bet ir ļoti forši, ka arī var sadarboties savā starpā, ka nav tā ierobežota iespēja komunicēt ar citiem. Nē, tas viennozīmīgi var apstiprināt, ka tā nav. Un kad, mēs atkal esam tādā ziņā izprotoši, tad, kur kāds ir kādā jomā tur spēcīgāks, tur, vai pa izglītības nozari, vai pašvaldības kaut kādos procesos. Mēs arī ieklausāmies tos kolēģos. Mēs nemēģinām viņus pārtrumpot. Tāpēc arī varbūt tas kolektīvs ir tāds, ka viens otru respektē. Saprot savas stiprās puses katrs un tās arī respektē. Varbūt tev ir kāds ieteikums arī jauniešiem, kuri iespējams tagad cenšas iestāties darba vidē vai pirmo reizi sāk strādāt, kas būtu tāds, kas palīdzētu viņiem iejusties un atrast šo te kopīgo valodu ar darba devēju. Tā pats pirmais, ko es noteikti gribētu teikt, pēc visiem maniem darba pieredzes gadiem, pamatā gan saimniecībā un uzņēmējdarbībā kopumā, manuprāt, pirmais ir, lai tu esi labs un kārtīgs cilvēks. Jā. To novērtēs lielākā daļa darba devēja. Visas prasmes, iemaņas tās var apgūt, tāpēc man patīk vārds izglītotība. Jā, tas nozīmē, ka jāmācās visu mūžu, jāsako līdz procesiem. Un, manuprāt, galvenais, lai tu tomēr esi kārtīgs un labs cilvēks, un tad darba devējs tev noteikti novērtēs, saredzēs tev kādas karjeras iespējas un tā tālāk. Jā. Jaunieši, jūs dzirdējāt, cienam citus un citi cienīs mūs. Tas stāstīja arī par to, ka tev ļoti labi šobrīd sanāk sabalansēt šos te divus darbus, strādājot zemnieks saimniecībā un arī domē. Varbūt tev ir kāds īpašs veids, kā tu atpūties vai atjaunošot enerģiju pēc intensīva darba? Jā, ziemā tā noteikti ir sporta zāle. Jā. Pati sporta zāle, kur tomēr tu esi, trenažieru zāle, kur tu aizēji tur savu pusotru stundu nodabā, riktīgi norukāt. Tev ir atkal nogurums, bet tas ir tāds fiziskais nogurums. Tomēr es savu reizīti mēģinu uz to makšķerēšanu arī aizskatīt. Nav tā, ka es galīgi. Jo makšķers ir, viņi stāv drošā vietā, bet, savu reizīti mēģinu izrauties. Tad savu veidu tādu mentālu atpūtu no visiem darbiem, visiem aprēķiniem un vispārējā, kas nāk dzīvē. Tu stāstīji arī par pievienoto vērtību, kad šis mērķis ejot uz darbu, tev ir, lai šī diena ir daudz maz izdevosies un lai ir šī pievienotā vērtība, kāpēc tu ej, kāpēc tu dari un kāpēc tu tā strādā. Varbūt tev ir kaut kāda konkrēta vērtība, kas tevi vada darbā, kas tev liek iet uz priekšu un tu zini, ka šī dēļ es daru to, ko es daru. Jā, pavisam vienkārši jautājums. Pareizāk atbildība. Tā ir atbildība. Atbildība ikdienā pret maniem kolēģiem saimniecībā. Jā. Un
līdz ar to arī atbildība pret maniem kolēģiem šobrīd Jelgavas novada domē. Jā. Jo, es varu teikt, ka mēs visi esam lielākā daļa kaut kādos darbos. Mēs visi apzinīgi ejam uz sēdēm, daļa gan attālināti piedalās, bet pa lielam ir, cenšamies visi iet uz sēdēm, neizlaist, atbildam savā starpā, komunicējam. Tas vienā vārdā būtu atbildība. Okay. Tas dod to produktivitāti, jo iedzīvotāji ir mūs ievēlējuši, iedzīvotāji mums ir devuši uzticības mandātu. Manuprāt, mums tas ir jātaisno. Jā, sanāk atbildība ne tikai par to, ko tu dari, bet arī par iedzīvotājiem, vēlētājiem. Jā, tieši tā, kopumā. Tā. Jā, tas ir ļoti jauki, man liekas, daudziem tas Paldies. Ir prieks dzirdēt. Ok, tad tuvojoties tādam noslēgumam un varbūt varam parunāt par tādām nākotnes vīzijām un vēstījumiem. Kādi būtu tie tavi nākamie soļi, ko tu noteikti gribētu sasniegt tuvākajās 100 dienās? Tas noteikti būtu, ja runājam par domas darbu. Jā. Tas noteikti būtu tā. Starp citu, mēs esam, maza piebilde, mēs esam budžeta nodaļai uzdevuši uzdevumu maksimāli izvērtēt visu izdevumu ienākumu pozīcijas, lai būtu maksimāli viss sabalansēts. Tā kā noteikti viens tāds lielākais darbs būtu budžets, jā. Un noteikti arī, es ļoti ceru, ka arī tuvākā laikā parādīsies jautājums publiski par Elijas sporta zāli. Jā. Tas varētu būt. Kā arī visi tekošie domas darbi, kas ir, teiksim, investīciju plānā paredzēti. Jā. Tur noteikti ir uzņēmēji ceļu plānā, kopumā citi ceļi, dažādi infrastruktūras objekti. Ļoti daudz saimniecības tipu jautājumu. Tas būs ļoti ražīgs nākamās 100 dienas. Vajadzētu būt. Un, ja tev būtu jāpasaka viens teikums saviem vēlētājiem, ko tu viņiem pateikt šodien? Īsumā, viss, ko mēs esam uzņēmušies un publiski pateikuši, ka tas, kas būs iedzīvotāju labā izdarīts, tas arī tiks izdarīts. Ok, ļoti labi. Paldies. Un tad pēdējo jautājumu. Kāds tev ir vēlējums jauniešiem? Kā, lai viņus motivētu piedalīties un iet uz vēlēšanām un arī vēlēt katru reizi? Teiksim tā, novēlējums jauniešiem būtu, esat aktīvi, noteikti. Ņemat dalību, kur vien var, iesaistieties procesā. Un starp citu, es zinu, ka jums ir katru mēnesi jauniešu domas sēdes. Jā. Es labprāt kādreiz arī gribētu aiziet, ja drīkst. Ok, uzaicināsim. Esat aktīvi un noteikti, kad jūs sadzirdēs. Jo mūsu mērķis ir, lai jūs sadzird. Jā. Paldies tev liels, Zigmār. Bija prieks ar tevi šodien šeit būt kopā. Paldies jums liels par uzaicinājumu. Ceru, ka atbildes bija vērtīgas. Paldies. Jā, noteikti. Šis bija podcasts 100 dienas domē. Ceram, ka šodien iepazina deputātus ne tikai kā lēmumu pieņēmējus, bet arī kā cilvēkus ar savām domām un stāstiem. Tiekamies nākamajā reizē. Atā! Atā!